Sveicināti! Šodien mēs runājam par vairāku variantu izveidi layoutos AutoCADā. Šajā gadījumā mums ir skolas, pagalma, apzaļumošanas objektu plānojuma izstrāde. Man ir viena lapa, kurā ir ģenerāla plāna daļa, apzīmējumi un mūsu pagalma labiekārtojuma elementu apzīmējumi, kā arī aizpildīts galvenais rakstlūkums. Un pievērsiet uzmanību lūkam. Mums ir viens izvietojuma paraudziņš, apzaļumošanas formu variants 1. Mērogs 1:200. Nākamā lapa, apzaļumošanas formu variants 2, cits izvietojums 3 vietās, un trešā lapa, kur mums ir vēl cits izvietojums, un variants 3, un arī mērogs 1:200. Kādā veidā to dabūt gatavu? Es nodzēsīšu šos divus variantus, lai viņus nāktos uztaisīt vēlreiz, un nedzēsīšu pirmo, lai vienkārši neatkārtot to, ko jau es esmu izdarījis. Kādā veidā mēs dabujam šo lapu? Vai šajā failā, vai kādā citā mēs atrodam piemērotu lapu. Piemēram, šeit, šajā manā rasējuma failā, iepriekšējais variants ir lūk šitā te pagarinātā A3 formāta lapa. Ko es ar viņu daru? Labais taustiņš, Move or Copy, Create a Copy un Move to End. Ok. Apstājoties uz šīs te lapas, es uzreiz viņai varu nomainīt nosaukumu. Piemēram, GP_1. Nodzēšu visu lieko. Piemēram, te man nevajadzēs lūk šo, un man paliek viens viewports. Tagad es ar dubultklikšķi ieju viņā iekšā un attālinos, meklēju savu ģenerālu plānu. Lūk, viņš te ir man pavisam citā vietā, bet viņš ir. Es viņu pievilku sev klāt. Tātad es viņu izdalu, tikai šajā gadījumā man ir izdalījies nevis viewports, bet polilīnija, tāpēc polilīniju es pārvietoju uz aizmuguri, send to back, un meklēju viewportu. Lūk, ir viewports. Un te mēs mainām scale. Custom vietā mēs izvēlamies, piemēram, skatāmies, kā izskatīsies 1:1000 par lielu. Meklējam 1:200. Izskatās labi, 1:150. Arī labi, bet varbūt jau nedaudz par mazu, tāpēc es atstāju 1:200. Protams, ka es gribu vēl kaut kādus paskaidrojumus lūk šeit ielikt. Es gribu, lai man galvenais rakstlūkums būtu labi redzams. Tāpēc es viewportu samazinu, es viņu vienkārši aiz stūrīša pavelku, piemēram, līdz galvenā rakstlaukuma sākumam. Un tālāk es novietoju šo te laukumu tā, kā es gribu viņu redzēt. Ja mani labiekārtojuma elementi būs tikai lūk šajā laukumā, tam paredzētajā, tad es atstāju tā. Ja ne, es varu ieiet iekšā un, piemēram, pavilkt lūk šādi, ja es gribu vēl redzēt, piemēram, arī šo zālāju. Izeju ārā. Pagaidām jūs redzat, ka man ir šeit izvietoti pilnīgi visi 3 varianti. Pirms mēs sakārtosim šo daļu, mēs saliksim lūk šīs te piezīmes, kas ir nepieciešams ģenplānā. Protams, ka tas nav piesaistes vai segumu izvietojuma ģenplāns vai apstādījumu ģenplāns. Tas ir ģenplāns, uz kura mēs liekam savus objektus. Bet tik un tā šajā ģenplānā, ja mēs redzam mašīnas apzīmējumu, būtu labi redzēt to pašu apzīmējumu arī paskaidrojumā. Ja mēs redzam velo novietni, tad būtu saprātīgi, ja es varētu atrast to velo novietni te un redzēt, ka šitā izskatās koks, un ja es redzu šeit tādu te apli, lai es saprastu, ka tas ir koks īstenībā. Tāpēc, lūk šajā variantā, ko mēs tikko esam iztaisījuši, mēs meklējam šīs te tabulas. Kādā veidā meklēt tabulas? Mēs saprotam, ka modelī mums tās tabulas atrodas lūk šeit, pat pa labi no ģenplāna. To pašu mēs varam atrast arī savā layoutā. Tātad, ja es viņu nokopēšu, ja es viņu palielināšu stipri, tad es redzu, lūk šīs te tabulas atrodas lūk kur. Kas man tagad paliek? Man paliek viņas iekļaut rāmītī. Bet mēs redzam, ka šīs te tabulas ir stipri par lielu, tāpēc šim rāmītim es mainu mērogu. Scale atkal es meklēju. Varbūt pamēģināšu 1:1000. Es iekļauju šos te apzīmējumus viewportā no abām pusēm un pārnesu uz savu lapu. Move uz šejieni. Un izskatās, ka principā pēc izmēra der. Kas mums te ir? Pieņemti apzīmējumi. Mēs redzam galvenās lietas, piemēram, zālais.
zaļais laukums, esošie koki, velo novietnes, nocērtamie koki, laternes stabi, ja? Viss tas, kas mums tur ir. Tagad mums šīs te kastes un soli ir jāizvieto lūk šeit kā pieņemti apzīmējumi ar paskaidrojumiem. Es jau to esmu izdarījis, tāpēc es tikai pārkopēšu no šejienes un lieku lūk šeit iekšā. Pievēršam uzmanību, kas te ir rakstīts. Pagalma labiekārtojuma elementi, to mēs velkam iekšā ne kā external reference, tas nav pelēks, tas ir dabiskajās krāsās un šajā failā. Puķu kastes pierakstām, ka tas ir augu pigmentu iegūšanai. Tonis, tas, ko pasūtītājs ir izvēlējies, RAL 7012 vai ekvivalents. Mēs pieļaujam iespēju, ka klients aiziet uz veikalu un izvēlas citu krāsu paleti, nevis RAL. Un galvenais, mēs pierakstām rasējumus skatīt mazo arhitektūras formu sadaļā. Tas nozīmē, ka šis te nav rasējums, tas ir tikai puķu kastes apzīmējums skatā no augšas. Pašu rasējumu viņš varēs redzēt. Lūk ir kastes, mazo arhitektūras formu sadaļā, lūk ir sols, lūk ir tabulas ar visiem apzīmējumiem, biezumiem, cenām, viss, kas var būt nepieciešams. Un sakārtojam galveno rakstlaukumu. Atceramies, ka mērogs mums bija 1:200. Pirmā lapa pareizi. Nosaukumu mēs liekam apzaļumošanas formu variants 1. Datums 3. mēnesis 25. gads. Kas rasēja, kas pārbaudīja. Tas arī ir viss. Un tagad pats interesantākais, kādā veidā mēs panākam, lai šeit mums būtu tikai viens pareizais variants. Ja es ieiešu slāņos un atslēgšu, teiksim, pirmo variantu, viņš man pazudīs. Es atslēgšu otro, man paliks tikai 3. variants. Bet tas nozīmē, ka aizejot uz nākamo layoutu, man būs tieši tas pats. Man vajag, lai katrā layoutā būtu savs atslēgtais un ieslēgtais. Tāpēc skatāmies uzmanīgi. Mēs ieejam iekšā šajā viewportā, mēs atveram layer properties, un lūk šeit atrodam Blend and Paint 1, 2, 3, tātad mums ir 3 varianti. Lūk šeit augšā mums ir iespējas ieslēgt, izslēgt slāni, tāpat viņu iesoldēt vai atsoldēt, un tāpat mēs varam to izdarīt viewportam. Lūk šeit ir viewport freeze. Tas nozīmē, ka viewportā es varu aiztaisīt slāni 2 un 3, un man paliek slānis 1. Aiztaisu slāņu paneli un izeju ārā no šīs te lapas. Man šajā rasējumā ir viens variants. Kādā veidā mēs no šī varianta taisām otru variantu? Labais taustiņš, Move or Copy, Create a Copy, Move to End. Mainu nosaukumu uz GP2, ieeju iekšā te, attaisu slāņus un aiztaisu pirmo variantu un attaisu otro variantu. Taisu ciet slāņu paneli, lūk man ir otrais variants TT un T. Es izeju ārā no viewporta, mainu apzaļumošanas formu variants 2. Principā tas arī ir viss. 3. variants, labais taustiņš, Move or Copy, Create a Copy, Move to End, OK. Nomainu nosaukumu uz GP3, ieeju viņā iekšā, attaisu Layer Properties, attaisu 3, aiztaisu 2. Layer Properties ciet, izeju no viewporta un nomainu apzaļumošanas variants 3. Viss pārējais ir gatavs. Vienīgi es nenomainīju lapa. Šitā lapa ir 3. un 2. variants ir 2. lapa. Lūk, tādā veidā mēs redzam visus 3 variantus, kurus mēs varam parādīt klientam. Mums ir pirmais ģenerālplāns ar pirmo izvietojumu, kas ir tikai lūk šeit, un tas parādās arī rakstlaukumā. Mums ir 2. variants, aplis te un čūskiņa te, un mums ir 3. variants, lūk šitāda čūskiņa te. Un šeit apzīmējums 3. variants. Piezīmēs visam ir viens un tas pats. Mums ir puķu kaste un sols augu dārzam. Mēģiniet uztaisīt 3 dažādus variantus. Cerams, ka jums sanāks. Paldies par uzmanību!